Labvakar, dāmas un kungi, un kas pa vakaru? 31. decembris šodien ir, cik tas ir burvīgi. Jo šodien ir 31. decembris, un mēs filmējam pusnakšova jaungada raidījumu. Starp citu, līdz 12. vēl ir kaut kāds neliels brītiņš līdz ar to. Ja jūs gadījumā nesat sastādījuši savu sarakstu, apņemšanos sarakstu, ko jūs apņematies sākot ar 1. janvāru darīt, jums vēl ir neliels brītiņš. Man liekas, ka tas saraksts vienmēr ir ļoti laba lieta. Ja jūs precīzi redzat, ko jūs nedarīsiet sākot ar 1. janvāri, bet apņemties taču vajag. Dāmas kungi, mēs šo 31. decembra, es uzsveru vēlreiz, viss ir pareizi. 31. decembra raidījumu sāksim ar gada notikumu apskatu. Pirmais notikums, ko mēs izvēlējāmies paši uz savu galvu, kas mums likās ārkārtīgi svarīgs, ir Ušakova nedienas ar meža cūkām. Lūk, kā jūs redzat, tvītā vienā brīdī pilna pilsēta bija saskrējusi ar meža cūkām, kā mēs varam izlasīt arī tajā ziņojumā. Kupla meža cūku ģimene rušinās kapos, Ušakovs meklē risinājumu. Ja, nebija viegli atrast risinājumu, iespējams cūkas arī ir sākušas atzīmēt kapasvētkus, to īsti nevar zināt, kāpēc tā. Bet ja jūs starp citu domājat, ka bildē ir kaut kur redzams arī Ušakovs, nē, nav. Un ko es gribu teikt, ja kāds no jums tur pamanīja Ušakovu, fuj, jums ir tas, ko es gribu teikt. Viņš tiešām nav. Bet neskatoties ne uz ko, nākamais nav meža cūkas gads. Nākamais ir ugunīgā pērtiķa gads. Jā, ugunīgā pērtiķa gads. Kas ir jauks un starp citu, kāds bija šīs gads? Nākamais ir ugunīgā pērtiķa gads. Kāds bija šīs gads? Zilās gazas. Raiņa gads, pareizi. Raiņa gads, dāmas un kungi. Jā, un tas ir jauns horoskops. Ķīnieši ir šokā, ka viņiem viss tagad ir jāmaina. Jā, tas bija Raiņa gads, un par godu Raiņa gadam jāsaka, ka es ārkārtīgi priecīgs esmu, ka jaunieši arī ir pavilkušies uz Raiņa dzeju un uz literatūru. Ko starp citu pierāda tas, ka jaunieši ir bijuši gana attapīgi un arī gana izdarīgi, jo šis Raiņa dzejolis Jānis Raiņas galvā Spainis, lūk, beidzot ir realizējies. Jūs redzat, ja jaunieši bija uzlikuši Spaini Rainim galvā, par ko ir liels prieks, bet, starp citu, ja jūs varat izlasīt tik tālu, tur ir rakstīts, ka pašvaldības policija ziņoja, ka saņēmām informāciju, ka Esplanādes parkā Raiņa piemineklim uz galvas uzlikts kartona spainis. Spainis nogādāts valsts policijā. Ja? Līdz ar to spainis bija drošībā, un valsts policija, kā mēs secinājām, izvērtēja spaiņu sastāvu un secināja, ka jaunieši nav savu darbiņu padarījuši līdz galam labi, tāpēc viņi nomainīja spaini no kartona spaiņa uz profesionālu kolosālu spaini. Jā, jūs redzat, lūk, arī profesionāla bilde uzlika normālu skārdinieku. Normālu skārdinieku, lai Rainim nav nērti. Nākamā ziņa, kas mums likās ļoti svarīga, kas ir gan prieka vēsts, gan arī tāds, ka bēdīgi nedaudz divi vienā ziņa, padzēriens piš! Ja? Vai tas nebija kolosāls dzēriens? Bet mums viņš kā parādījās, tā viņu uzreiz arī noņēma nost. Ja pasties, cilvēki dzer, cilvēki priecīgi, arī Intors Busulis arī ir iesaistījies reklāmas kampaņā. Starp citu, ļoti reti jūs pierunāsiet kādu no māksliniekiem kaut ko reklamēt. Viņš pavelti ir gatavs vienkārši reklamēt pišu. Bet, kā jūs labi zināt, ar pišu viss beidzas diezgan ātri. Viņu aizliedz tirgot un turpināt ražot. Ne, tirgot, starp citu, vēl kaut kur es esmu redzējis. Var nopirkt, kamēr iztirgosies, bet vismaz ražot neturpinās, tas ir skaidrs. Iespējams, ka tas ir saistīts ar mūsu nākamo gada notikumu, ar likumības likumu, kas tika pieņemts. Jā, tas ļoti labs likums, kas daudzi varēja pārbaudīt, cik viņiem ir samaitāta domāšana. Ja, jo tieši pateicoties šim likumam, jo, lūk, lietas, kas visdrīzāk būs aizliegtas tagad. Šīs jaukās bērnu slēpītes, ja, pisu visu, ja. Igauņu slēpītes. Katrs mazais igauņu bērniņš, kas ieslēpo Latvijā, viņam pie robežas tiks atņemtas viņas. Jo igauņiem šais viss ir vienalga, viņi dara, ko grib, vēl projām. Konfekte, vāverīte, ja, visdrīzāk, saprotat paši, ja, pa ko mēs tur čubinamies. Žurnāls Mans mazais arī dzirdēju, ka būs aizliegts, jo kāds mans mazais? Mans milzīgais.
Arī, starp citu, baklažānu liegums no nākamā gada ir iestājies. Jā, arī šis jaukais emoji, vismaz komberne pilnīgi noteikti būs aizliegta. Nākamais notikums aizvadītajā gadā, kas mums likās ļoti būtisks, ir sēru vēsts komēdijas pasaulē. Beidzās Bērziņam Andrim termiņš. Jā. Bet labā ziņa, ka termiņš beidzās viņam kā prezidentam, nevis kā cilvēkam. Jā, daudzi komēdijā bija ļoti priecīgi, bet bēdīgi tieši, ka Bērziņš mums vairs nebūs. Bet, starp citu, Bērziņš dzirdēja, ka šķirās. Nē, jā, jūs domājat, ka Bērziņš domā, iedomā. Un uzreiz pēc šīs bēdīgās ziņas mums ir priecīga ziņa. Mums ir jauns prezidents, dāmas kungi, Raimons Vējonis. Vai tas nav kolosāli? Kurš sāka ar absolūti kolosālu hashtaga radītājs arī jāierauj. Ja pilns internets ar šo hashtagu cilvēku vēl joprojām viens otram sūta. Starp citu, hashtags, ko var pielikt, man liekas, jebkuram tvītam galā. Ja, vienalga, lai ko jūs arī nebūtu uzrakstījuši, dara visiem. Bet, starp citu, šis nav gada spārnotākais teiciens, jo gada spārnotākais teiciens visdrīzāk piederēs Solvitai Āboltiņai. Jā, Solvita Āboltiņa ar savu slaveno Jā, starp citu, mēs papētījām nedaudz skrupulozāk to video, un viņš ir cenzēts, jūs zinājāt? Ja, video, kur Āboltiņas kundze reaģēja uz pensionāru piketu, un video mēs dzirdam it kā tikai kaut gan viņa patiesībā ļauj fuck you, jā, un tur ir tikai... Solvita pošās par ministru prezidentu, un starp citu, es domāju, ka viņai ir diezgan labas izredzes, jo kā jau mēs noskaidrojām, nākamais ir ugunīgā Pērtiķa gads, jā, viss ir iespējams, tur tā var būt. Runā, ka Solvita Āboltiņa savu pirkstu ir pielikusi arī pie viena cita hashtaga rašanās, precīzāk, hashtags straujuma nezin. Jā, mirkaļbirka, kas ir ļoti populāra, bet straujuma, starp citu, kas ir, jā, lūk. Mazāk grauzēja, gurķa grauzēja, tādā ziņā. Starp citu, daudzi prezidenti parasti pēc savas prezidentūras metās grāmatu rakstīšanā. Ulmanis uzrakstīja grāmatu No tevis jau neprasa daudz, ja, ko iespējams, starp citu, Bērziņš ir lasījis. Vai vismaz vāku izlasījis, viņš ir noteikti. Un saprata, ja jau tas ir viss, ko no prezidenta gaida, tad kāpēc ne? Vairai bija neskaitāms grāmatas, arī starp citu Zatlers izdeva grāmatu, arī krieviski tagad grāmata saucās Votktojā. Ja? Ja, jo krievvalodīgie ārkārtīgi protestēja, jo viņi gaidīja, kad viņiem beidzot izdos. Un, lūk, ir arī par Bērziņu ir izdota grāmata Vecais šīs pilī. Un mēs dzirdējām, ka arī straujuma, lai arī nav prezidents, uzreiz pēc demisijas ir ķērusies pie savas grāmatas rakstīšanas, un viņa rakstīs Ķīnas ābeci. Jā. Kas interesanti, ķīniešiem nav ābece, bet straujuma jau nezinu. Turpinājumā mums ir gada notikums, kur mēs varētu definēt kā kājām gājēju un velosipēdistu kaujas. Ja, vienā brīdī, kad parādījās ziņa, ka no rītdienas, starp citu, no 1. janvāra, jā, jo šovakar ir 31. decembris, no 1. janvāra riteņbraucēji vairs nevarēs braukt pa ietvi, viņiem vajadzēs braukt pa ceļa braucamo daļu. Ja, daži kājām gājēji jau iesaistījās pirmslaicīgā akcijā un sāka riteņbraucējus grūst nost no trotuāra. Ja, un mēs atradām vienu ļoti jauku tvītu, kur meitene bija ierakstījusi, ka šodien uz VF tilta no gājēju celiņa mani izgrūda ar visu riteni uz braucamo daļu. Un, kas interesanti, turpinājumā esmu lucky ass, jo nenāca mašīna. Nav skaidrs, kā var definēt par veiksmi to, ka tevi nogrūž no ceļa. Tas ir tā kā, ja tevi izgrūž no vilciena, domā, fuka noveicās, ka nenāca pretī vilciens. Vai pēc kāda veiksme? Labi, kā? Šis nebija vienīgais starpgadījums ar velosipēdistiem. Iespējams, jūs atceraties inspektoru Tutiņu. Jā, bez tabū bija lielisks sižets, kur kāds jelgavnieks, viņam bija uzlikts sods par to, ka viņš bija uz līdzenes vietas nogāzies no sava riteņa un turklāt vēl nonāca slimnīcā. Un Tutiņa kungs par to visu izteicās šādi. Lūdzu, video. Tie noteikumi nenosaka, ka mums ir jākrīt. Tie noteikumi mums jāpiedalās satiksmē, neradot zaudējumus ne apkārtējiem, ne arī pašam sev. Ja viņi ir radušies, tad respektīvi kaut kas ir pārkāpts, un ja ir pārkāpts, tad par to ir jāsaņem
sods. Bet, ja gadās nokrist, tad saņem sodu. Es domāju, ka mums nav jāpieļauj krišanas gadījums. Dzelžaina loģika. Gada notikums reklāmas pasaulē visdrīzāk ir šie burvīgie tramvaji ar šo burvīgo uzrakstu ērtāk kājām. Ļoti laba reklāma apaviem, ļoti bēdīga tramvajiem, bet reklāma tiešām ļoti jauka. Gada notikums sportā. Gada notikums sportā ir, protams, Kristaps Porziņģis. Ja, tur, lai arī, starp citu, skatījos sporta balvā, viņš netika atzīts par gada notikumu. Tur bija motobraucējs, vai ne? Kas likās ļoti amizanti. Bet Porziņģis, jā, mūsuprāt, ir gada notikums sportā, jo viņš ir nenormāli garš arī. Jūs zināt, cik patiesībā garš ir Porziņģis? Mēs atradām. Cik? 2,16. Tas ir cipars. Bet vai jūs zināt, cik viņš pa īstam garš? Mēs atradām ļoti labu salīdzinājumus. Lūk, dažas bildītes. Viņš ir reku, cik garš. Viņš ir daudz garāks par Eifeli, un viņš ir vēl garāks par Zaķsalas torni, ja, kas ir ārkārtīgi sarežģīti. Tāpēc, iespējams, viņš ir pārcēlējis uz Ņujorku, jo Rīgā ir garie tramvaji jaunie ienākušies. Ja? Bet viņi ir vertikāli gari, ne, bet horizontāli gari. Viņš jau netiek iekšā. Jaunajiem tramvajiem Rīgā vajadzētu izstīties šādi, ja? Un tad Porziņģis varētu mierīgi dzīvot. Protams, ka viņam arī, starp citu, Ņujorkā neiet viegli, jo viņam ir jānēsā tas lukturīts uz galvas, kā bākai. Ja, un arī gaisa satiksmē ASV jāziņo, kur viņš pārvietojās, ja, lai lidmašīnas neietriecās. Nākamais gada notikums ir notikums kultūrā, un starp citu es gribētu teikt arī mārketingā. Tas ir Miša Barišņikovs, jaunajā Rīgas teātrī ar Barišņikovu un Brodski. Kas tā bija par šūmēšanos? Cilvēki pērk biļetes, cilvēki stāv rindās, cilvēki netiek. Cilvēki ir rakstīziņā kaut kur redzējuši, kaut kur sauoduši, kaut kur gāja kilometru garām. Barišņikovam ir ārkārtīgi priecīgi un to visu, man liekas, ļoti labi raksturo šis konkrētais tvīts, kāda bija ažiotāža. Ēdu vakariņas ar cilvēku, kas aizvakar dzēra vīnu ar Barišņikovu. Es biju tik tuvu viņam. Burtiski 2 nedēļu attālumā. Bet gada tvīta tituls pienākās pilnīgi kaut kam citam, kas arī ir pēdējais, mūsuprāt, svarīgais notikums 2015. gadā, un gada tvīta titulu mēs piešķiram Kas jauns? Twitter kontam, jo tik jauku kaut ko es nebiju redzējis vēl nekad. Atceraties lipīgo meldiņu Sweet Home Alabama? Nosities grupas bundzinieks. Dāmas kungi, tas ir gada apskats 2015. gadā.